Labadiena visiem! Šoreiz no Sabiles, Kurzemes. Jau sen esmu gribējis atbraukt uz šo pilsētiņu, nekādīgi nav sanācis, tagad tas sanāca. Nu, es atrodos pašā centrā. Šis ir pats tā teikt centrālais laukums, veikals Top, autoosta. Un pa šo ieliņu es dodos apskatīt pilsētiņu. Pilsētas tiesības ir iegūtas jau pasen, ja nekļūdos 1917. gadā. Un es dodos tagad uz Pilskalnu, bet pa ceļam vēl apskatīšu šādas tādas nelielas vietiņas pilsētā. Pilsētiņa, var teikt, ir čigānu pilsētiņa, jo te dzīvo ļoti daudz čigānu. Un es gan, jāsaka, godīgi nevienu neredzēju, bet vismaz tā, kad braucu uz šejieni, tā man cilvēki stāstīja. Pilsētiņā dzīvo nedaudz zem 1300 iedzīvotājiem, tas nav daudz, bet arī nav tā, ka tas būtu šausmīgi maz. Uz daudzām ēkām bija šādi te zīmējumi, tas man nedaudz izbrīnīja. Šeit es ieraudzīju tādu ūdenskrānu, es no sākuma padomāju, ka tas ir ūdenskrāns, bet izrādās, tas ir avots, ūdens avots, un šeit var pasmelt ūdeni. Un jāpiezīmē, ka tas nav vienīgais tāds avots, izrādās pilsētiņā esot tādi vairāki. Šeit es iegriezos paskatīties vienu no pagalmiem, kā izskatās pagalmi šeit. Viss bija sakopts, tīrs un ļoti skaisti. Šis ir bijušais ugunsdzēsības depo, kā es sapratu. Tagad, laikam jau, tur vairs ugunsdzēsēji neatrodas. Bet, kas zina labāk, var mani izlabot komentāros. Tas ir pats centrs. Un jau tūlīt, pēc maza brītiņa, es došos tur augšā kalnā uz Pilskalnu. Vēl tikai šeit apstājos. Tā ēka pa labi ir mākslas skola, laikam arī muzikas skola, īsti nezinu. Savukārt šeit ir kafejnīca. Un tā, tūlīt kāpšu pa šīm trepēm augšā, lai apskatītos Pilskalnu. Jāsaka, ko kāpt bija kāpt un kāpt, pakāpienu bija ļoti daudz, piekusu, kamēr uzkāpu, bet tūdaļ jau būsim pēc maza brītiņa augšā. Lūk, tā izskatās pusceļā. Vēl ir nedaudz jākāpja augstāk. Un tā, tūlīt es būšu pašā augšā, vēl tikai jāpaiet mazs gabaliņš. Interesanti, ka man cilvēki teica, ka te augšā atrodoties kaut kur tornis. Es izsteigāju visu augšu, bet nekādu torni nemanīju. Varbūt kādreiz ir bijis, kas to zina, nezinu, nojaukts, bet pašlaik neredzēju nekādu torni. Un šāds skats pavarās no Pilskalna. Manuprāt, ļoti, ļoti skaisti.
tā es dodos tālāk, lai uzkāptu pašā augstākajā vietā šajā kalnā. Kā man teica, tur arī varēs daudz ko redzēt. Bet paveru savu skatu vēl uz šo te vietu, uz sabili no šejienes. Lūk, kad uzkāpu šeit pašā augstākajā vietā, tad neredzēju gandrīz neko. Kāds man ir apmānījis, kad šeit paveroties ļoti burvīgs skats. Šeit bija tāda interesanta plāksne uzlikta, kas tur rakstīts, varat izlasīt paši. Te neliels skats uz otru pusi no kalna. Arī šeit paverās burvīgs skats. Un nu jau es kāpju lejā, lai apskatītu vēl dažas citas vietas sabilē. Tagad sākās stiprs lietus, un, diemžēl, sanāca nedaudz izmirkt. Lūk, šādu te interesantu ēku nofilmēju. Uz daudzām ēkām ir šādas te plāksnes virsū. Kas tur rakstīts, tūdaļ parādīšu. Pirmskara gados sabilē esot arī dzīvojuši ļoti daudz ebreju, bet kara laikā viņi, diemžēl, esot iznīcināti. Tāds pats liktenis esot draudējis arī čigāniem, bet vietējā vara čigānus esot aizstāvējusi. Te vēl pagriežos un pāju vēl pa šo ieliņu paskatīties, kā izskatās šeit. Tepat arī atrodas sabiles vīna darītava. Ar sabiles vīnu ir ļoti interesanti, ka to gandrīz neko nevar nopirkt. Kā man stāstiet, es esot dabūjams pagaršot tikai degustācijās, bet nopērkams viņš nesot. Un šeit ir slavenais sabiles vīna kalns. Tas ir arī turisma ceļvežos iekšā. Šeit ir jāpērk ieejas biļetīte. Un tad var iet iekšā skatīties. Te atrodas dažādu šķirņu vīnogas. Un šis dārs ir slavens ar to, ka viņš atrodas vis tālāk uz ziemeļiem. Un šeit pa maliņu skāpja augšā. Te ir jāiet zigzagus, jāaiziet uz viena kalna malu, tad pa kalna vidu atkal uz otru galu, un tad atkal augstāk, tad atkal uz otru galu. Īsāk sakot, šādi te zigzagus ir jākāp augšā.
un tas aizņem diezgan pamatīgu laiku, arī spēku. Ja cilvēks atrodas ratiņkrēslā, man liekas, tur uzkāpt augšā nemaz nav iespējams. Vīnogas vēl nebija gatavas, viņas vēl bija zaļas, tā ka pagaršot vīnogas arī nesanāca. Par laimi vietām ir soliņi, kur var atsēsties, bet man nepaveicās, jo liela lietus un viņi bija slāpī. Līdz ar to arī taciņa bija slāpja, slidena, un uzkāpt bija diezgan grūti. Bet es uzkāpu, tiesa man tas aizņēma ļoti ilgu laiku, jo nācās ilgi sēdēt, atpūsties, tas pats gan, kas kāpt augšā, tas pats, kas lejā. Lejā pat vēl sanāca ilgāk kāpt augšā. Šeit arī bija tādi norāžu stabiņi, bet kas interesanti, bez neviena uzraksta. Kāds no stabiņiem bija noņēmis nost uzrakstus. Un tagad es dodos tur augšā uz lapeni. Liela daļa jau ir noieta. Un lūk, es atrodos pašā augšā. Un parādīšu jums, kāds ir pavarās skats uz pilsētu no Vīna kalna. Tāds lūk ir skats no Vīna kalna, manuprāt, burvīgs, bet iesaku jums pašiem uzkāpt šajā kalnā un paskatīties uz šo skatu bez skatu torņa. Ja ar mašīnu izbraucu cauri vienam Sabiles rajonam. Šeit atrodas daudz stāvmājas, pareizāk sakot 3 stāvmājas, vairākas, arī šeit dzīvo cilvēki. Un tagad es esmu atbraucis uz Sabiles lellēm. Tik lielu parku ar lellēm es neesmu redzējis itin nekur. Vienu brīdi Preļļos bija ļeļu muzejs, bet tas bija tikai viens maziņš muzejiņš. Bet šeit ļeļu ļoti daudz, kā paši redziet. Katra ir savādāka, katra ir savādāk apģērbta. Tur noteikti ir ieguldīts ļoti daudz naudiņas, ļoti daudz darba. Un šeit par ieeju nav jāmaksā, bet ir ziedojumu kastīte, kur var iemest naudiņu un atstāt jaunām lellēm. Arī es iemetu nedaudz naudiņas, cik nu man maciņš ļāva, un arī atbalstīju. Te atrodas gan zemessargs, gan policists, gan cilvēks ratiņkrēslā, gan cilvēks ar pudeli, un kā tik šeit nebija. Tālūk man gāja Sabilē, piedodiet, ja kaut ko vēl citu neparādīju. Piekusu, pamatīgi piekusu staigādams. Vienu vietu vēl pie Sabiles nofilmēju atsevišķi, tas būs citā video. Bet pagaidām tagad jums teikšu lielo tā. Tiksimies jau pavisam drīz jaunā citā video. Un lai jums jauka diena. Atā!